Jā, paldies. Pirms es sāku varbūt prezentācijas, man organizatori ar laipnu ziņu ir devuši gan lielu laiku, un, godīgi sakot, es negribu lasīt 30 minūšu lekciju. Tā kā es noraksturošu to, kā mēs izskatāmies, kas ir būvniecības stratēģija, kas ar nozari kopā ir izstrādāta, un es ļoti labprāt gribētu, teiksim tā, ja ir jautājumi, pārmetumi, ierosinājumi vai kaut kādas tādas lietas, atlicināt laiku un varbūt kaut kādu jautājumu atbilžu tādu sesiju arī nodrošināt. Labi, bet tagad ķeramies klāt pie prezentācijas, tātad par Latvijas būvniecības nozares stratēģiju. Es mainīšu rokas. Tā, ir. Tas ir tas pats, kas man. Jā, sāksim ar to, kā nozarei ir gājis, kur mēs esam, kā mēs izskatāmies varbūt uz mūsu kaimiņu valstu fona. Un, teiksim tā, ja mēs runājam par pagājušo gadu, tad jāsaka tā, ka būvniecības apjoms diemžēl ir samazinājies. Jāsaka tā, ka jau ilgstošu laiku tas kopējs apgrozījums ir vairāk kā 3 miljārdi, bet katru gadu faktiski ir vai pieaugums vai samazinājums, bet par pagājušo gadu runājot bija samazinājums par 4%, kas, protams, kad nav patīkami. Vislabāk nozarei ir tā, kad viņa pamazām palēnām pēc apjomiem pieaug, un tie pieaugumi, ja ir 2-5% apmērā, tad tas ir tāds ļoti, es teiktu, tas būtu tas mūsu veiksmes stāsts, uz ko mums vajadzētu iet, jo tad visa nozara var plānveidīgi ieguldīt, plānot un attīstīt. Tā ir tāda attīstība, kur nav pēkšņi jāskrien, jāmeklē liels jaunu darbinieku skaits, vai jāieved no ārvalstīm, vai faktiski jāpiesaista no citām nozarēm. Faktiski tad var organiski augt un nodrošināt kvalitāti. Bet, teiksim tā, arī būvniecība, un jāsaka tā, ka ekonomikas ministrijas viens no mērķiem un izaugsmi mēs redzam tieši eksportā un produktivitātē, un tās ir ļoti būtiskas lietas, jo faktiski tikai tas ir tas, kā mēs varam celt to mūsu labklājību. Mēs varam redzēt, ka eksporta jomā pagājušajā gadā varbūt nav veicies tik labi, bet tur arī ir skaidrs pamatojums, jo tajos eksporta tirgos, kas ir mūsu kaimiņu valsts, varbūt tā būvniecība pagājušā gadā tik veiksmīgi nav bijusi. Tā ir Zviedrija, Vācija, un šie apjomi ir mazinājušies. Vienlaicīgi mēs redzam, ka, ja mēs esam vienādā stāvoklī ar Igauniju, tad Lietuvas būvniecības nozare ir mērogos lielāka. Ejam tālāk. Ja runājam par būvniecības produktivitāti, tad jāsaka tā, ka diemžēl nedaudz, bet atpaliekam no mūsu kaimiņu valstīm, bet arī jāsaka, ka teiksim tā izaugsme pēdējos gados ir bijis, un tas ir ļoti būtiski. Ja mēs runājam par darba spēku izmaksām būvniecībā, tad šī jomā mums ir, kā jau visās arī citās nozarēs, šis atalgojums ir būtiski audzis no 2015. gada, un redzam, ka šī ziņā būvniecībā nodarbināto cilvēku atalgojums ir konkurētspējīgs Latvijā, un īpaši mēs neatpaliekam no mūsu kaimiņu valstīm. Vēl viens rādītājs, kur salīdzinamies, arī ir tas, ka cik liels investīcijas būvniecības uzņēmumos ir ieguldīts, un arī skatāmies arī uz to, cik ir tieši ārvalstu investīcijas bijušas, tad šī gadījumā jāsaka tā, ka
vairāk Latvijas būvniecības nozara balstās uz nacionālo kapitālu un, godīgi sakot, es domāju, par to arī nav jākaunās. Tomēr tā ir viena no nozarēm, par ko jau mēs varbūt ilgstoši esam runājuši, kad viņa lielā mērā arī balstās uz nacionālo kapitālu. Ja mēs runājam par būvniecības nozares spēcīgām pusēm un tām iespējām, tad es domāju, ka mēs paši bieži vien esam ļoti paškritiski, bet es domāju, ka tas, ka mēs esam nonākuši vairāk gadu garumā pie šī digitālā būvniecības procesa, ir ļoti labi. Šobrīd arī daudzas lietas tiek pilnveidotas, lai būtu strādāt ērti ar šo sistēmu. Negribu apgalvot, ka mums viss ir absolūti ideāli, bet es domāju, ka neviens vairs negrib atgriezties pie papīra formāta ar šīm lielām mapēm, skraidīt apkārt un šos papīrus skaņot. Tā kā visi esam pieraduši, es domāju, ka mums ir jāapzinās arī, kad tie būvspeciālisti, kas mums ir, lielā daļā viņi ir gan pieredzējuši, gan ļoti zinoši, un uz viņiem var paļauties. Es, kā jau minēju, mums Latvijā ir diezgan spēcīga arī būvmateriālu ražošanas nozare, un jāsaka tā, ka es saprotu, tas arī saskaņots ar nozarēm, kad ministrijai ir tomēr veiksmīga šī sadarbība ar nevalstiskām organizācijām. Tas, kad ir objektīva kritika par lietām, kas ir jāuzlabo, tas ir labi, bet es domāju, ka mēs neesam izvairījušies no tādas komunikācijas un esam gājuši diezgan daudziem regulējumiem šobrīd uz priekšu, kur ir brīži, kad kāda daļa no nozares nav īsti apmierināta, bet es domāju, lai kāds regulējums šobrīd būtu gājis, mēs esam mēģinājuši un domājuši par kompromisiem, teiksim tā. Tādā ziņā es domāju, ka šī sadarbība ir labi, ir būvniecības arī padome, kur nevalstiskās organizācijas ļoti plaši ir iesaistīts. Tas, kur mēs redzam tās iespējas, mums ir iespējas jau pirmkārt pilnveidot to vidu šeit Latvijā. Esat dzirdējuši par nekustamā īpašuma plānu, kas palīdzētu attīstīties šai nozarei, tad mazināt šo birokrātiju. Vairāk būtiski regulējumi jau šonedēļ tika apstiprināti ministru kabinetā un būvniecības likums arī virzīsies tālāk uz Saeimu. Tā kā tur ir vesela rinda labu lietu, kas tuvākajā laikā stāsties spēkā. Es domāju, ka mums ir lielas iespējas arī strādāt un sadarbojoties, faktiski panākt, teiksim tā, arī izglītībā. Es negribu pelt, ka šobrīd izglītības sistēma būtu slikta, bet es domāju, ka attiecībā gan uz to tām ēkām, infrastruktūru, uz jaunām tehnoloģijām, kas parādās būvniecības nozarē, es domāju, ka ir pietiekami daudz lietas, ko mēs varam izdarīt vēl papildus, lai mūsu izglītības iestāžu pabeidzēji absolventi būtu vēl kvalificētāki, vēl konkurētspējīgāki. Tāpat jāsaka tā, ka, lai gan katru gadu būvniecības nozares apjoms ir šie 3 miljārdi vairāk, tad jāsaka tā, ka tīri praktiski, teiksim tā, vēl joprojām tie ieguldījumi ir mazāk nekā ikdienā viņi būtu nepieciešams. Līdz ar to es teiktu tā, ka būvju nolietojums ir pieaudzis un faktiski esot turīgākiem, teiksim tā, šīs investīcijas būtu jāveic arvien vairāk un vairāk. Tā kā ir liels potenciāls arī būvniecības jomai. Tāpat jāsaka tā, ka šīs iespējas ir šobrīd ļoti daudz jaunas tehnoloģijas, nāk jauni materiāli, viss ļoti strauji attīstās, tā kā arī tas ir liels potenciāls, lai teiksim, tā attīstītos un augtu produktivitāte būvniecībā. Un jāsaka tā, ka esam tirgu, kur ir pietiekami lieli tirgi, kur arī mūsu nozara var iet eksporta pakalpojumos.
Tagad ķeramies klāt pie vīzijas par būvniecības stratēģisku attīstību. Tad nekas jauns jau šeit nebūs rakstīts. Protams, ka tas, ko mēs gribam, lai nozara ir konkurētspējīga, ilgtspējīga, un tas, ko mēs gribam, lai šī nozara, tās būves ēkas, ko viņa būvē, viņas ir kvalitatīvas, viņas ir drošas, viņas tiek būvētas efektīvi. Skaidrs, ka visas būvs, ko mēs vēlamies, ir liels uzsvars jāliek uz ilgtermiņa, uz mūsdienīgu vidi un jaunām tehnoloģijām. Un, protams, ka šīs būves mēs būvējam ne tikai šai paudzē, bet arī nākošām. Tā ir liela atbildība. Faktiski šie virzieni, kuros mēs domājam, tātad ir divi. Jāsaka tā, viens ir konkurētspējas bloks, un varbūt par katru no šiem punktiem, kas šeit uzskaitīts, arī nedaudz detālāk nākošos slaidos būs pateikts. Bet otra lieta ir tas, uz ko mums arī jāfokusējās ļoti nopietni, ir ilgtspēja. Un arī šī jomā ir diezgan daudz lietas, pie kā ir jāpievērš lielāku uzmanību nekā varbūt līdz šim. Attiecībā uz konkurētspēju, tad jāsaka tā, ka būvniecība pēdējos gados tiešām ir daudz jaunu inovāciju priekšā, gan no būvmateriāliem, gan no tehnoloģijām. Es domāju, par daudzām lietām šodien mēs dzirdēsim, par darbu organizēšanu, arī no regulējuma puses jāsaka tā, tad es jau tagad neatceros, varbūt kolēģis atgādinās, kurā gadā mēs sākām, bet no šī gada arī BIMS ir obligāts un ir ienācis būvniecībā. Tā kā, šīs ir lietas, kas varbūt 5 gadus atpakaļ mēs katrs tikai skatījāmies, runājām un mācījāmies un likās, ka tālu. Šobrīd mēs esam nonākuši pie tā, ka tā ir realitāte, un tas, kas ir patīkami, kad uz šo brīdi, un vienā no pēdējiem slaidiem arī būs uzskaitītas programmas, kur šobrīd komersanti, vai tas ir projektēšanas jomā vai būvniecības jomā, var pieteikties Eiropas Savienību atbalstam gan jaunu produktu ieviešanu, gan būvmateriālu ražotāju atvainojos, kur var pieteikties atbalstam gan jaunu produktu izstrādē, gan procesu digitalizēšanai. Tāpat arī atbalsts ir nekustamo īpašumu attīstītājiem, gan zemes īres māju būvniecībā, gan arī nekustamo īpašumu attīstītājiem, kas plāno būvēt mājokļus pārdošanai. Arī tur finanšu veidā ir pieejams atbalsts. Nākošā lieta ir konkurētspēja, eksporta spējas veicināšana. Arī šeit ir lielā mērā daudz dažādi atbalsti. Eksportam faktiski atbalsts ir izveidots mūsu valstī 2 veidos. Viens ir faktiski palīdzam komersantiem un līdzfinansējam izmaksas ārvalstu partneru sameklēšanā, piedalīšanās ārvalstu izstādēs, misijās, un es redzu pats praktiski daļa arī nozares, piemēram, man sākumā likās ļoti jocīgi, bet daļa no nozares mūsu bija arī Japānā, un faktiski es teiktu tā, ka ir daudz dažādi interesanti produkti, ko arī tik tālos tirgos mēs varam pārdot. Tā nav, protams, ka tāda tradicionālā būvniecība, bet dažādi ar būvniecību saistīti digitālie rīki, gan būvmateriāli specifiski ar augstu kvalitāti. Tas ir tas, ar ko mēs šajos arī tālos tirgos varam ieiet. Un otra lieta, ko gribu uzsvērt, kas vairāk varbūt ir saistīta ar ražošanas procesu, tad jau līdz šim mēs esam atbalstījuši lielu mērogu investīciju projektus, jaunu ražotņu izveidošanu Latvijā. Arī faktiski būvniecība ir tā, kas faktiski lielā mērā daudzos brīžos pāriet uz modeļu būvniecību. Arī šādu ražotņu atbalstam ir pieejams finansējums. Tas pats arī jāsaka tā, ka ir lielā mērā saistīts ar produktivitātes celšanu. Tātad nākošais ir slaidiņš ar darba spēku
darba spēka pieejamību, tad šeit šie virzieni ir vairāki, gan attiecībā uz izglītības pieejamību, uz izglītības kvalitātes celšanu. Tāpat šeit ir svarīgi pieminēt, ka no valsts puses ir atbalsts mūža izglītībai, tātad papildināt savas kvalifikācijas. Tāpat arī ir diezgan aktīvi strādāts, un es domāju, ka tas būvniecībai arī ir nozīmīgi arī ārvalsts darba spēka piesaistē. Faktiski šis regulējums ir pilnveidots un ir iespējas arī piesaistīt teiksim tā, darba spēku no ārvalstīm, arī no ekonomikas ministrijas. Katru gadu būs speciālistus mēs faktiski apmācām par velti, esam diezgan lielu resursu ieguldījuši gan BIM apmācībās, gan dažādu specifisku jautājumu apmācīšanā. Tātad, un pēdējais no šī slaida, tātad ES fonda finansējuma vienmērīga plānošana, tas laikam ir jau ļoti ilgstoši, ko es teicu. Tas, kas mūsu kopīgais mērķis būtu panākt to, ka būvniecības pasūtījums un apjomu Latvijā katru gadu, bet vienmērīgi augtu, tas ļautu nozarei attīstīties stabili, nebūtu, teiksim tā, tie izaicinājumi, ko mēs ar kuriem nozara ir saskārusies, vai nu teiksim tā, tad ir, kad ir strauji ekonomiskie kritumi, vai atkal, kad ir pēkšņi liels finansējuma pieplūdums, tas nevienā brīdī nav bijis pozitīvi. Ejam tālāk. Protams, ka konkurētspējas celšanai ir arī kritiski strādāt pie tā, lai ēnu ekonomika nozarē būtu pēc iespējas mazāk, lai konkursi būtu pēc iespējas arī godīgāk. Šeit ir vesela rinda lietu, kurām pievērsīs uzmanību. Jau līdz šim ir ieviests gan elektroniskās darba laika uzskaitīšana, un faktiski ir panākts to, kad arī bet ieņēmuma dienests šo lietu, teiksim tā, korektāk skatīs. Tāpat pie godīgākiem iepirkumiem lielāku arī uzmanību pievērsīs konkurences padomu, tā kā šeit ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka arī pati nozare, lai gan tas nebija viegls un bieži vien šīs diskusijas ir, bet es domāju par šīs ģenerāla vienošanās esamību. Tas ir arī viens labs, būtisks aspekts, kas būvniecības nozarē ir un ar ko viņi atšķirās varbūt no citām nozarēm. Tāpat būtisks jautājums ir nozares reputācijas veidošana. Es domāju, tas ir visu mūsu kopējais darbs, gan no valsts puses, gan no uzņēmuma puses, gan no visu pasūtītāju viedokļa. Runāt par šīm labām lietām. Mēs ļoti labi apzināmies, ka, kā saka, nevienmēr viss ir pozitīvi un labi, bet mācamies varbūt no mūsu kaimiņu valstīm, arī ejot uz āru. Es domāju, ka mums, tas nav mūsu mērķis, kā saka, visas problēmas nest uz āru. Un faktiski, ja mēs gribam, lai mūsu komersanti ir eksporta tirgos, tad tiešām mums ir jārunā par mūsu veiksmēm, par mūsu stiprām pusēm. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti kritiski. Es domāju, ka ļoti kritiski ir arī izglītības iestāžu, teiksim tā, tas veiktais darbs, arī strādāt ar jauniem speciālistiem un arī aicinot jauniešus tieši savu nākotni saistīt ar būvniecības nozari. Zinām, ka visas nozares savā starpā konkurē un cilvēku resursi ir viens no būtiskiem jautājumiem. Nākošais pie konkurētspējas, kā minēja, tas kā 9. bet, protams, kad normatīvi un procedūras pie tā tiek strādāts. Daudzas lietas mēs esam mainījuši, vēl ir lietas, kas mums ir kopīgi jāizdara, kur varbūt tas efekts nav. Bet es domāju, ka mēs ejam pareizā virzienā un faktiski tie procesi notiks. Viņiem ir jānotiek arī ātrāk, un
kaut kādā brīdī es ļoti ceru, ka mēs nonāksim pie tā, ka šādos formos mēs runāsim, ka tie procesi mums ir ātrākie un labākie. Un, ja runājam par ilgtspējas prioritātēm, tad, protams, ka šeit ir liela loma plānošanā, arhitektūrai un dizainai, jo tas, ko mēs jau no sākuma paredzēsim, tad tālāk to faktiski arī visi mēs lietosim. Protams, ka šeit ir arī jādomā no pasūtītāja viedokļa, vai ir iespējams un vai jau ir pieejams jau esošās ēkas, un iespējams, ka var savest kārtībā kaut ko, kas jau ir esoši, un nevis tikai būvēt kaut ko jaunu. Es domāju, arī tas ir būtisks aspekts ilgtspējas nodrošināšanai. Es domāju, ka daudz dažādas lietas, kas mums ir jāņem vērā, lai tā vide, gan būves, gan ēkas, ko veidojam, faktiski viņas ļoti harmoniski iedarās tādā vidē, kāda jau mums ir izveidojusies, un faktiski, teiksim tā, atkarībā no tā, kā mēs šo vidi veidojam, ir ļoti atkarīgs arī daudz citas nozares, kā piemēram turismas un tā, jo, teiksim tā, ja mēs būsim, kā saka, izcili būvniecības jomā, izcili vidē, tad arī pie mums gribēs braukt un skatīties un arī savu brīvo laiku patērēt. Tāpat arī jādomā un domājam arī pie resursu patēriņa atkritumu samazināšanas. Ir regulējums par atkārtoto būvmateriālu lietošanu. Tas ir labi, bet es domāju, ka arī tur vēl joprojām mēs varam panākt solīt pretī, lai vēl aktīvāk arī tos būvmateriālus varam izmantot atkārtot. Klimatneitralitāte, emisiju samazināšana, es saprotu, ka kolēģis no MNI arī par šo laikam lietiņu varbūt nedaudz parunās. Viņi ir uzņēmušies aktīvu lomu, teiksim tā, kā viens no lielākiem arī pasūtītājiem. Viss kārtībā. Kā viens no lielākiem pasūtītājiem šī jomā, un tādā ziņā ir ļoti būtiski arī šīs pieredzes apmaiņa šī jomā. Un, kā minēju, pēdējais, bet arī nemazāk svarīgi, mums ir ļoti svarīgi no tautsaimniecības viedokļa, lai maksimāli pēc iespējas mēs atbalstam mūsu vietējos būvmateriālu ražotājus. Un tas ir ļoti kritiski. Mēs esam strādājuši pie tā, lai gan koka būvniecība attīstītos. Mēs šobrīd liekam uzsvaru arī uz atbalstu moduļu ēku un modeļu risinājumu, teiksim tā, veicināšanai, un lai šīs nozares attīstās Latvijā. Tā droši vien ir tā nākotne, pie kuras kopīgi strādājot arī būsim ieguvēji ne tikai mēs šeit mūsu tirgos, bet arī mūsu pašu komersanti būs eksporta spējīgi uz ārvalstīm. Ja mēs runājam par šī gada plānu, tad mēs diezgan aktīvi strādājam pie šī administratīvās sloga samazināšanas. Vakar otrdien apstiprināja būvniecības likumu, apstiprināja vispārīgos būvnoteikumus, darba kārtībā ir ēku būvnoteikumi. Tās ir visas lietas, kur faktiski mēs ļoti domājam, lai regulējums pasūtītājiem un nozarei būtu pēc iespējas vienkāršāk. Tas, kas ir ļoti būtiski un varbūt, kur mēs esam ļoti iekrituši salīdzinot ar varbūt citām valstīm, un smagnēji mums gāja ar šo, teiksim tā, tad, kad ir būve jau uzbūvēta ar viņu iereģistrēšanu, tad šobrīd tur šis ledus ir sakustējies un veidojas šis vienotais būvu reģistrācijas process. Faktiski vēlamies uz izpildmērījumiem lielā mērā pāriet un savienot visu šīs sistēmas, kas mums Latvijā ir. Tāpat arī, kā minēju, arī ir uzsvers un atbalsts paredzēts koku būvniecības veicināšanai. Šeit ir uzskaitīts viss atbalsta programmas uz liela ekrāna. Man liekas, redz tīri labi. Es ļoti ceru, ka Normons kaut kur arī ieliks un šī prezentācija visiem būs pieejama. Tā kā es domāju, ka es īsti cauri neiešu, bet tātad atbalsts mums ir gan, ja jūs vēlaties attīstīt ražošanu, ir iespējams faktiski iet un piedalīties ārējos tirgos, ir iespēja attīstīt jaunus produktus, ir iespējams digitalizēt procesus. Un tad ir vesela rinda arī būvniecības, kas rada būvniecības pasūtījumu. Turpināsim strādāt pie energoefektivitātes
siltināsim gan daudz dzīvokļu mājas, gan valsts ēkas, un arī citās ministrijās diezgan mērogojami projekti ir. Tā kā es ļoti ceru, lai gan teiksim, tie signāli arī pirms konferences parunājot, varbūt uz šo brīdi teiksim, nav tāda ļoti liela optimisma, kad ļoti kaut kā strauji pieaugs šī gada būvniecības apjomi. Bet es ļoti ceru, ka mēs esam, kā saka, bērnu sulu laikā un faktiski šī būvniecības sezona tikai tagad sākās. Tā kā ļoti iespējams, ka mēs ieskriesimies un arī pārliecība arī no pasūtītāja puses būs liela, nenoliedzami. Mums ir jāapzinās, ka daļēji šo pasūtījumu kavē arī tie notikumi, kas notiek Ukrainā, to, kas notiek pasaulē, bet es ļoti ceru, ka jo mēs paši pārliecinātāk saimniekosim savā valstī, jo arī pārliecinātāk mēs būsim, kad varēsim ieguldīt Latvijā. Tā kā liels paldies! Paldies, bet tā kā mums 5-6 minūtes vēl ir palikušas un bija ierosinājums, ka mēs varam arī nedaudz izmantot laiku, lai uzdot jautājumus, tad es skatos auditorijā, varbūt kāds ceļ roku, varbūt kādam ir jautājums. 2, 3. Kā lūdzu? Jēdziens pārplāno vispirms. Jā. Es piekrītu, ka varbūt viņš nav veiksmīgs, bet tā doma ir tāda, ka no pasūtītāja puses vispirms paskaties, vai tev nav pieejama esoša būve, ko pielāgot, nevis uzsākt jaunas mājas būvniecību. Tas ir tas princips. Vēl bija jautājumi? Mēģinām skaļi teikt. Kas ir plānots pārējai uz nākošās paudzes eiro kodiem? Kas un vai ir plānots? Tā, labi. Es kā saka, neesmu pēdējās detaļās. Es negribētu, kā saka, arī samaloties, jo, godīgi sakot, man būtu specifiski. Bet, es ļoti labi atceros to diskusiju, kā mums ir būvnormatīvi, ir standarti, un tad šī saruna jau diezgan paseni bija par to kustību prom varbūt no būvnormatīviem uz standartiem. Un tādā veidā tas, ko es redzu, kad atsevišķi standarti būvniecības jomā, kas mums ir, mēs strādājam gan BIMā, gan citās lietās, viņi iet un attīstās un tiek realizēti. Ja es nekļūdos, arī mūsu būvnormatīvus kaut kādā, tas 4 acu princips un kaut kādas lietas, varbūt mums šobrīd, ar eiro kodiem visas tās lietas varbūt nesakrīt un varbūt mums ir nedaudz stingrāk, bet, jebkurā gadījumā, viņi būs piemērojami un, tādā ziņā, un mēs no viņiem nekur neaizbēgsim. Tad tie, kas ir, varbūt, darba kārtībā šobrīd, kas būs, viņi arī tiks ieviesti, kā par to jau nešaubamies un, es domāju, ka tā nav pamat izaicinājums. Es domāju, tas, kas mums ir ļoti svarīgi, ir, lai kopumā faktiski tā izglītības sistēma ir tāda, kur jaunieši grib iet mācīties, kur jaunākās lietas, tehnoloģijas un teiksim tā, būvniecības veidus var tiešām ātri, kvalitatīvi, labi iemācīties. Nonākot nozarē, viņi jau zina, kas tas ir un māk lietot to, ja? Bet es no savas puses gribētu vēl pajautāt varbūt tādu jautājumu. Cik es sevi atceros, daudz būvniecības nozarē ir rakstīti dažādi dokumenti, plāni, stratēģijas un tā tālāk. Šī stratēģija nākamam periodam, man liekas, ir pietiekami, es mēģinu piemeklēt vārdus, salīdzinoši laba, ambicioza, ir tiešām daudz lietas ierakstītas. Un es pārdomāju, vai tiešām mēs to sasniegsim, jo mums nav izdevies, piemēram, no tāds cikliskuma tikt ārā. Un vakar man bija izdevība aplūkot Svetbankas apkopotos statistikas datus par būvniecību, un tur ļoti iezīmējās šis cikliskums tieši saistībā ar struktūra fonda apguvi.
11. 12. gads kritums, 15. 16. gads kritums, tagad mums ir 24. gadā arī kritums. Mēs redzam, ka mums 25. 26. gads, 27. ir jāpagūst apgūt, kas ir ieplānots, un plus vēl ir atvesaļošanas fonda līdzekļi. Tas kāpums nākamajā gadā varētu būt atkal ļoti strauji. Mēs kādreiz runājam par to, ko darīt, kā darīt, ka tas nav vienkārši. Un valsts liela un daudz ministrijas, un katrā ministrijā procesi notiek atšķirīgi. Bet, manuprāt, ka tas ir nozarei ļoti katastrofāli, šie zemie kritumi, augstie kāpumi. Un ja mēs tomēr nespēsim ar to tikt galā, vai mums izdosies tai stratēģijā iezīmētos mērķus sasniegt, nezinu, kā ar to tikt galā, pārdomas. Jā, paldies. Laikam jau lielākoties mums ir sanācis tā, ka tie struktūra fondu ieviešana to svārstību ir veicinājuši nekā izlīdzinājuši. Ir gadi bijuši, kur faktiski arī fondi ir bijuši tie, kas, kā saka, to kritumu varbūt ir slāpējuši un faktiski tā turbulence nav bijusi tik liela. Bet tas, kad tā svārstība mums ir bijusi liela taisnība. Es teiktu, ka apzinoties arī to, ka no valsts puses ir kaut kas, kas ir prioritārs un vajadzīgs, teiksim, nekavējoties ieviest. Tur ļoti spēlēties ar kaut kādiem laikiem būtu, kā saka, varbūt noziedzīgi, ir kas saistīti objekti ar drošību, un tur ir viņi jābūvē un gaidīt nevaram. Ar fondiem, es domāju, ka šis plānošanas periods, kas, godīgi sakot, pāriet pēc RRF fonda, mums ir pietiekami daudz laiks, taisnība, kad, godīgi sakot, šogad, nākošgad, drīzāk pat šogad liela daļa šo uzsaukumu būs, šie projekti uzsāksies, bet tā tīra praktiskā ietekme ir vai nākošais vai aiznākošais gads. Tur, kur ļoti iespējams, ka var spēlēties, teiksim tā, ar būvniecības apjomu, ir tas pasūtījums, kas iespējams, piemēram, nāk no valsts kapitāla sabiedrībām. Piemērs, viens no tiem varētu būt, piemēram, jau ļoti sen ir tāds projekts kā Pļaviņa Hess pārgāznes izbūve, kas ir diezgan paliela apjoma būvobjekts. Faktiski, manuprāt, to būtu ļoti labi sludināt ārā tanī brīdī, kad ir būvniecības apjoma kritums, lai faktiski tanī brīdī to cikliskumu izlīdzināt. Bet faktiski, teiksim tā, kad šobrīd būtu atrastas zāles, kā fondus mēs izlīdzinām, mums nav godīgi. Meklēsim zāles, kā līdzināt. Teiksim paldies Ekonomikas ministrijas valsts sekretāram Edmundam Valantim. Paldies!